Čau! Kā zināms, stiepšanās ir ļoti svarīga treniņa sastāvdaļa, veidojot slaido muskulatūru. Šo te vingrinājumu kompleksu var pildīt gan pēc spēka treniņiem, kā izstaipīšanos, gan arī atsevišķi, piemēram, tā kā rītrosmi. Un atkal man palīdzēs Inese. Dodamies stiepties! Un tā stiepšanās vingrinājumu kompleksu mēs sāksim ar muguras atslābināšanu. To sauc par rulēšanos uz leju. Tu sāc pavisam taisni, nedaudz ieliec ceļus, pastiepies uz augšu, satver pakausi. Tad galvas vidus punktu stiep uz priekšu. Tā ir kā tu vilktu kapuci pāri galvai. Sajūti iestiepumu. Katrā brīdī, kad tu sajūti muguru iestiepamies ļoti spēcīgi, apstājies šai vietā. Un tad turpini atkal. Sajūti muguru brīvu. Kad esi nolaidusies zema, atbrīvo rokas, pakarājies. Pārnes svaru uz pirkstgaliem. Un tad lēnām rulējies augšup. Lēnām, taisnojot muguras katru daļu vienu pēc otras un pēdējo piecel galvu. Atvāc plecus atpakaļ. Tā bija muguras rullēšanās. Turpināsim ar muguras izlocīšanu. Šoreiz rotācijas sānus noliecoties. Esi iesēdusies, rokas virs ceļiem, iegriez skatu uz vienu pusi sānis, saglabājot muguru taisnu un plecus neuzrautus. Pēc tam uz otru pusi. Vingrinājumu pildi lēnām un nesteidzoties. Elpo mierīgi, sev pieņemami. Atgriezies atpakaļ sākuma pozīcijā un piecelies taisni. Šī bija muguras rotācija, noliecoties. Turpinājumā ķermeņa lejasdaļas izstiepšana. Stiepsim kājas. Izliec kājas plati vienu otrai priekšā. Rokas turē aiz muguras un muguru turi taisni. Ielpo un uz izelpu lēnām sāc laisties lejup. Kad mugura nonākusi taisnā stāvoklī, tad tur arī paliec un sajūti kājas iestiepumu. Elpo lēnām un nesteidzīgi. Pēc tam pildīs vingrinājumu uz otru pusi. Šī bija kāju izstiepšana. Šis vingrinājums jogā saucams par augšējo suni. No balsta uz taisnām rokām. Sāc lēnām gurnus celt uz augšu. Ķermeņa augšdaļu nolaižot uz leju. Galva brīvi karājas. Kājas un rokas ir taisnas. Sajūt iestiepumu kājās un mugurā. Un tad lēnām atgriezies sākuma stāvoklī. Noliec ceļus pie grīdas un izstiepies garumā. Šis vingrinājums sauc augšējais suns. Turpināsim ar kakla atbrīvošanu un roku izstiepšanu. Sēdi savērtā pozā, noliec galvu sānis, pretējo plecu pastiepjot uz leju. Sajūt iestiepumu, nesteidzies. Elpo lēnām un mierīgi caur degunu. Pēc tam griez galvu sānis, it kā skatītos pāri plecam. Pretējo plecu pastiepjot uz aizmuguri.
Atgriezies atpakaļ sākuma stāvoklī. Izpildīs to pašu uz otru pusi, bet tagad izstiepsim roku. Satverot elkoni, plaukstu atbrīvo un stiep lejup. Pati esi taisna un nekustīga. Sajūtus iestiepumu atbrīvo roku. Šī bija kakla atbrīvošana un rokas izstiepšana. Turpināsim ar muguras rotāciju sēdus. Apsēdies, vienu kāju noliec saliekt priekšā, otru aiz muguras. Pavisam taisni paliec, apķer ar roku pretējo celi, otru roku virzē aiz muguras. Pastiepies aiz galvas vidu uz augšu un lēnām iegriezies visus muguras garumā. Sāc ar muguras lejas daļu, pēc tam pagriez muguras vidus daļu, pēc tam arī plecus. Galvu atsevišķi griezt nevajag. Šo pozu notur tik ilgi, kamēr sajūt iestiepumu. Tad lēnām atgriezies taisnā stāvoklī. Veiksi to pašu arī uz otru pusi. Šī bija muguras rotācija sēdus. Pēdējais vingrinājums izstieps ne tikai tavas kājas, bet arī muguru. Sāc sēdus ar taisnām kājām priekšā. Pastiepies rokām uz augšu, izstiepjot visu muguru. Tad saglabājot taisnu muguru, sāc lēnām stiepties uz priekšu. Ar krūšu kurvu tiecoties pāri pirksgaliem. Saglabā taisnu muguru. Sajūt iestiepumu mugurā un kājās. Tu vari lūgt palīdzību draugam. Viņš var pavisam viegli uzspiest uz tavu muguras lejas daļu. Tu pati koriģē, cik daudz vajadzīgs viņa spēka. Tev jājūt komforts. Un lēnām atgriezies sākuma stāvoklī. Šī bija noliekšanās sēdus pie taisnām kājām.